Uzmanību! Runā zvaigzne! Jā, šovakar aizvadījām mājas spēlē 8 divīzijā pret Oilers komandu. Otrā tikšanās reize, iepriekšējā reizē nospēlējām neizšķirts 2-2. Es, diemžēl, tad nebiju laukumā, nevarēju izjust viņu spēku vai vājumu, bet šodien piedalījos spēlē. Sāpīgs zaudējums ar rezultātu 0-3, ātri pretuzbrukumi viņu izpildījumā, 3 zaudēti vārti. Pēc pirmajiem jau nedaudz nosēdāmies aizsardzības pozīcijā, kas neļāva iet uz priekšu un gūt vārtus. Momenti bija. Pašam jau spēles sākumā bija iespēja atklāt spēles rezultātu, bet ar behendiņu neizdevās gūt vārtus. Pēc tam arī otra apspēlē un arī neizdevās gūt vārtus un komandai apaļa 0. Paldies visiem par cīņas, paldies par spēli. Tiekamies jau nākamajā spēlē. Un tagad spēles labākie momenti. Jā, atņem ripu, bet atkal jau ar ripu ir viesi. Dopa bortu uz priekšu, tur Folkmans iesaistās cīņā, atņem ripu, Folkmans iet pats vārtiem, metiens ar nērto. Man pievienojās vēl viens komentētājs, neviens cits kā Ivo Reiniks. Visi, kur skatās, es tā neplānot. Ēriks man piedāvāja, pamanīja mani, nu tad jākomentē. Nu te ir iespēja, te ir raujās vārtiem, tas bija Šeļa. Karlsons ar ripu. Jā, Karlsons arī izcīna ripu, pats dodās priekšu. Ir jau ticis līdz vidzonai, labi apspēlē, tiek arī labi zonā, vai tiks līdz metienam, apspēlē, met! Bīstam, garām. Viens pats vārdu gūmiem, 13 spēlē kopā, jā? Jā, mēs sākām piečikos, tā teikt, savu karjeru, un nu ir bīstam Oskars Pāvlovs, metiens būs! Vēns. Un Priedīte spēlē teicam. Oskars dabū labu, piespēle Oskaram Ūdrim. Oskars iet garā, metīs no leņķa, met. Jā, Priedīte labi ieņems pozīciju tie, kad tu galā. Es tā nejūtos pat, nu es atceros, kā bija, kad es jau tur bišķi vairāk komentēju, kad iegājās, bet nu nekas, mēli jākustina. Tā Savīckis aiz vārtiem, uz vārtu priekš ļoti labi piespēle. Ui! Nu tur Priedīte glāb komandu. Šeļegovičs, 1 vārti, 10 vārti, 4 piespēles. Nu, iespaidīgs vārtu gūms. Nu, pagaidām epizodi. Vārtu priekšā! Nu, skaisti spēlē Vēns Priedīte. Pat ir izpildījuši 11, Oilers ir 5. Tāda vismaz ir statistika patreiz oficiālajā un te vai tā Bolts. Bolts aizskrien! Labi. Banders tomēr neļauj brīvi skriet, uztaisīs spiedienu un Grantiņš atvairīja, bet ņemet kājās aizsargam Oileru. Nu te tālāk Bolts uz Otisonu, tālāk Šeļegovičs. Ļoti bīstam maiņa un tur! Kas pa iespēju bija tikko? Grantiņš pagatā izskatās, ka bišķiņ arī kaut ko būs. Savilcis būs. Kristofs Dēnis metiens. Ui, cik bīstami labi. Nu kas pa momentiem uz 1 un 2 vārtiem, bet periods un paliek laika mazāk. Tad tas 0-0 ir patīkams. Nu ne 0-0, bet neizšķirts. Folkmanis apspēlē 1-1! Neizdevās. Nu kas par momentu Artūram Malacis tieši Ulim un garām vārtiem Seikovskis. Un te bīstami un tagad jau Šeļegovičs. Grantiņš! Kristofs Grantiņš! Ar Purngalu viņš atstāja rezultātu pa 0. Mierīgi no savas aizvārtas uzsāks uzbrukumu, dod uz Otisonu. Nesanāk, bet tur Bolts ir ticis pirmais jau pie rips. Un Bolts tiek garām 2 aizsargiem un ir vārti. Jā, nu skaisti apspēlēja, tik tiešām izskrēja un ar neērto iemeta. Jā, nu Grantiņš var redzēt, mazliet neapmierināts par momentu. Nepatik. Izlaida jau, tika cauri pārāk viegli, teiksim, tā 2 aizsargiem. Nepatika viņam šitais, bet gals augšā viss turpinās. Vismaz ir atvēries spēles rezultāts un iespējams mēs redzēsim vēl 5 gols. Tas mājiniekiem tagad liks vēl vairāk doties uz priekšu un... Tieši tā, tie momenti ir vairāk kā vajag tikai viņus realizēt un visu. Kristapam Dēnim, bet neiedeva. Un te var aiziet 2-1. Komuls ar Otisonu, Otisons! Met un vārtī! Jā, 3-2 gāli. Nu ko, Toms Otisons?
gūst arī pret savu bijušo komandu vārtus. Un rezultāts ir 0-2. Viesu, jeb hokeja kluba Oileris izvirzās jau nedaudz pārliecinošākā vadībā, bet mēs zinām, hokejā 2 vārti ir jāspēlē. Bet redz, kā ir, tu met daudz. Un, jā, un pretinieks 2 momenti. Un 2 vārti. Un patiesībā, jā, ar ko viss sākās. Webergs iemetiens zaudēts, bet... Jā, Bolts uzvarēja, Bolts arī pie ripas. Un te atkal mēģina ļoti noķert. Un Karlsons spēlē ļoti skaisti. Vārti! Jā, šis bija tiešām skaisti. Skaisti piespēle. Uzvarēts iemetiens, skaisti piespēle. Skaists apspēlēšanas manevrs un precīzs metiens, bez variantiem. Pirmos vārtus, kā Oilers guva, tā viņiem spēlē aizgāja, savukārt mājinieki kaut kur pazaudējušies. Guva vārds un, manuprāt, nākamie metieni arī ir goli bijuši. Tā kā metā ir. Pietrūka, lai izmantotu pilnībā. Tur kā Bolts atgūst ripu un uzreiz met, bet Grantiņš lielisks. Tiešā. Laurim neiet. Laurim jau otrajā periodā bija fantastiski iespēja. Atceries, ka tur atkal apzaga, bet te varbūt tagad... Reka būs, Ai, kā apspēlē, visu brigādu apspēlē, tukšu vārtu, beigās pakrīt un neizdodās. Patrioti uzvar iemetienu, Oskars Ūdris ļoti labi ātri ieiet zonā. Labi piespēle Oskars Ūdris! Kas tur notika? Kas notika? Priedīte un vārtu stabi. Ai. Oi, ko labi izgāja metiens ar Bursmu, bet Vēns ir atkal vietā, bet tas ciešami. Labākie spēlētāji mainnieku rindās, tas ir Aigars Ribē, un, protams, kad viesiem Oilers komandai ir Vēns Priedīte, kurš palika tad sausā spēle, ļoti laba spēle. Arī Kristom Grantiņam jāuzteic vilka komandu.